mana mīļākā skolotāja Janīna Nazarova. Viņa man mācīja matemātiku 5. klasē, tad, kad es atnācu no mazās Ilzas skolas. Un priekš manis bija ļoti interesanti klausīties viņu, jo viņa bija ne tikai, ka viņa pasniedz to matemātiku. Viņa arī runāja par uzvedību klasē, un visi mēs sēdējām un klausījāmies. Un vienmēr viņa satiek ar tādu smaidu, tiešām viņai burvīgs smaids, un viņa saka, kā tev iet pa dzīvi? Un tiešām tas smaids arī palīdzēja manā dzīvē. Janīna Nazarova ir tāds cilvēks, satiekot kuru vienmēr gribas iztaisnot plecus. Šī ir sieviete tiešām, kurai gribas līdzināties. Man personīgi viņai gribējās līdzināties tad, kad es vēl mācījos Priežmalas vidusskolā, un Ņina Ivanovna, kā viņu visi dēvē, bija mana skolas direktore. Man gribējās viņai līdzināties, kad es uzsāku savas pedagoģiskās gaitas Priežmalas vidusskolā, un man gribas līdzināties viņai arī šodien. Jo viņas ārējais izskats, viņas balss tembrs, viņas runas stils, viņa stāja liecina par tādu smalko inteliģenci un tai pašā laikā par spēcīgu raksturu. Šī sieviete sevi ir piepildījusi vairākās lomās, kā brīnišķīga sieva, māte, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa. Par tādiem cilvēkiem, kā Ņina Ivanovna mēdz teikt, ka tie ir cilvēki ar lielo burtu. Par tādiem pedagogiem saka, ka tie ir skolotāji no Dieva, un tā ir taisnība. Janīna Nazarova ir veltījusi Priežmalas vidusskolai 64 gadus. Es priecājos un lepojos, ka mūsu Priežmalē dzīvo tādi cilvēki kā Ņina Ivanovna. Es uzskatu, ka viņa ir mūsu Latvijas bagātība. Ko mēs varētu novēlēt mūsu mīļajai skolotājai? Janīnai mēs novēlām stipru veselību.